Eiropieši ir bijuši šokēti par to, ko viņi ir atraduši Amerikā. Tagad tiem no jums, kur to nezina, ir mēģinājums. Es nezinu, vai tā ir koordinēta kampaņa, lai nomelnotu amerikāņus visur, kur vien iespējams, lai cilvēki ticētu, ka Amerika ir vienkārši šausmīga vieta. Bet pasaules kausa laikā eiropieši un cilvēki no visas pasaules ir ieradušies Amerikā, un viņi ir bijuši pilnīgi apstulbuši par to, ko viņi ir atraduši. Skumji ir tas, ka amerikāņi neapzinās, cik labi viņiem patiesībā klājas, un tas ir sirdi plosoši. Apskatīsim šo tendenci. Milzīga metaforoloģija, jo Amerika nav nekas tāds, kā to mums attēlo mēdīji. Visi ir tik draudzīgi, visi ir tik prekīmnākoši, un godīgi sakot, es tiešām lieliski pavadīju laiku. Es lidoju mājās svētdien, un angļiem ir dziesma, kurā mēs dziedam "Lūdzu, nevidiet mani mājās". Es vienkārši negribu iet uz darbu. Ļaujiet man palikt šeit un izdzert visu jūsu alu. Un nekad iepriekš šī dziesma man nav šķitusi tik tuva, kā Amerikā šī pasaules kausa laikā. Es vēlos, lai varētu palikt un noskatīties turnīru līdz galam, atbalstot Angliju. Tāpēc, ja kāds tur ir, kas var man palīdzēt to īstenot, lūdzu, paziņojiet man. Es nevēlos neko vairāk kā palikt ASV. Ir tik skumji domāt, ka atkal un atkal mēs dzirdam šo retoriku, ka Amerika ir vissliktākā. Cilvēki vēlas aizbraukt. Jūs nesaprotat, cik slikta ir politika. Un tad tur ir šie eiropieši, kur vienkārši izbauda savu dzīvi. Piemēram, es esmu Floridā. Šī pludmale ir neticama, tāpat kā Austrālijas pludmales. Bet, ja ieslēdz ziņas, viss ir slikti, visiem ir zili mati, viss ir briesmīgi. Tā nav. Tas ir vienkārši neticami lieliski. Tu joko? Tā jūtās. Puiši, neusticieties mēdījiem, neusticieties ziņām. Viņi vienmēr cenšas likt jums domāt, ka viss sabrūk, bet patiesībā šajā pasaulē joprojām notiek daudz labu lietu. Laipni lūdzam raidījumā Pushback, es esmu Eureka, jūsu vadītāja. Noteikti nospied abonēšanas pogu, atzīmē šo video, padalies ar draugiem, ieslēdz paziņojumu zvaniņu un tā tālāk. Tagad tu esi daļa no kustības, kas pretojas trakajai retorikai. Retorikai, kas liek tev justies bezcerīgam un nelaimīgam. Un šis ir viens no labākajiem piemēriem, ko jebkad esmu redzējusi. Tas ir atkarīgs no tevis. Gadu desmitiem ilga pretamerikāņu propaganda tika iznīcināta vienā vasarā. Labi, tas ir tik izklaidējoši. Cilvēki filmē sevi ar ēdiena porcijām, ar ballītēm, ar braucieniem, ar skatiem, ar visu, un viņiem tas ļoti patīk. Burtiski ļoti patīk. Un to sauc par bakīs. Viņi saka, ka tā ir degvielas uzpildes stacija, bet tā ir meli. Degvielas uzpildes stacijā ir skumja sviestmaize un kafijas automāts, kas nekad nestrādā. Šajā vietā ir 120 sūkņi. 120. Kāpēc? Vai jūs uzpildāt degvielu ASV gaisa spēkiem? Vai jūs gatavojaties citplanētiešu iebrukumam? Tas ir biedējoši. Un talismans ir bebrs ar beisbola cepuri. Es redzēju pieaugušus vīriešus, kas fotografējas ar grauzēju statuju. Francijā mums ir revolūcijas. ASV jūs pielūdzat vāveri uz steroīdiem. Un iekšā tā agresija. Vīrietis ar nazi kliedz, svaigs lielopa krūtiņš uz dēļa. Kungs, nomierinieties, es tikai gribu gāzēt ūdeni, nelieciet mani. Bet man ir problēma, es gribēju to ienīst. Es gribēju būt pārākais franču snobs, bet tad es apēdu bebra gabaliņus. Es nezinu, kas tajos ir. Man šķiet, ka tas ir cukurs, sviests un tīrs metamfetamīns. Es apēdu vienu un tad visu paku izēda stāvvietā kā savais dzīvnieks. Un toaletes, man jāatzīst, tās ir labāks nekā mana dzīvoklī. Tu varētu ēst lielopa krūtiņai no grīdas toaletē. Tur ir tīrāk nekā slimnīcā. Tātad es esmu izgāzies. Es atnācu, lai spriestu, bet paliku uzkodu dēļ. Man nav cepurs, bet sirdies valkāja cepuri. Es atnācu, lai spriestu, bet man jāpaliek uzkodu dēļ. Es varu šo uzpildīt 1000 reižu. Jā, bet tu neizdzers 1000 krūzus labu atmiņu, un tas ir bez maksas. Tu par to samaksāji. Tu samaksāji vienreiz. Brāl, piebremzē. Piebremzē. Tas ir augsts, Fabio. Piebremzē. Piebremzē. Kāpēc? Tas bija labi. Starp citu, kāds uzrakstīja. Eiropiešiem ir bezmaksas veselības aprūpe. Mums ir bezmaksas diabēts. Tas ir diezgan smieklīgi, jo tas ir bezmaksas. Jā, lūdzu. Tieši tur. Paldies. Vienkārši pagaidiet, kad viņš uzzinās, ka var palūgt krūzīti, lai paņemtu līdzi. Es esmu paradīzē, brāli. Priekā, vēl vien. Vai man arī šo izdzert līdz galam? Brāli, es tūlīt uzsprāgšu, tas ir par daudz cukura. Tev tas nav vajadzīgs. Tā ir taisnība, bet tas ir par brīvu. Smadzenes salst, jā. Tas notiek ar mani, bet tas ir tik labi.
Smieklīgi, smieklīgi. Ēšanas etiķete Amerikā. Atceros, kad pirmo reizi pasūtīju ēdienu restorānā kopā ar kolēģiem, es pasūtīju daudz dažādu lietu, jo biju pieradusi, ka porcijas ir šāda izmēra. Un visi skatījās uz mani, kā jautājot, kāpēc es pasūtu tik daudz, un tad man atnesa milzīgas porcijas, un es tiešām biju pārsteigta. Viena lieta ir pavadīt laiku Eiropā, nevis Amerikā. Es tikko pēc kārtas pavadīju laiku Eiropā. Tagad pavadu laiku Amerikā. Un es nekad vairs neizvēlētos pavadīt laiku Eiropā, nevis Amerikā. Pilnīgi nekādas iespējas. Amerika 100%. Nav nekā. Labi, interesanti. Šeit nav paskaidrots. Kāds saka, nu kura Eiropas daļa un kura Amerikas daļa, tas ļoti daudz ko maina? Es viņai piekrītu. Labi. Amerikāņi noliek ASV un... Man tevi tagad vajag. Tās ir porcijas. Es tev saku, tās ir ēdienu porcijas. Tie ir veikali. Tas ir lietu izmērs. Tas ir komforts. Tā ir pieejamība. Bet zini, daudzos veidos, kad tu dzirdi teicienu vāji laiki rada stiprus vīriešus. Grūti laiki rada stiprus vīriešus. Vieglie laiki rada vājus vīriešus. Jā, tas ir tas teiciens, es sapratu. Tas ir tas, kas ir noticis Amerikā, jo cilvēkiem ir tik neticami ērti, ka viņi domā, ka var vienkārši sūdzēties par visu, kas notiek. Nevis patiesi novērtēt, cik labi viņiem patiesībā ir. Valsts pasaulē. Nē. Ja tev piedāvātu vienvirzienu biļeti, apmaksājot visus izdevumus, lai pamestu valsti, vai tu piekristu un uz kurien tu dotos? Kāds šeit uzrakstīja? Krievija, Palestīna vai Ziemeļkoreja? Tas ir diezgan smieklīgi. Patiesībā es nezinu, uz kurien es dotos. Tev šeit nepatīk. Bet tu neiesi prom, vienkārši aizveries. Tā ir taisnība, vai ne? Cilvēki ir gatavi sūdzēties un sūdzēties un sūdzēties un sūdzēties un sūdzēties un sūdzēties un sūdzēties, bet viņi patiesībā nenovērtē tās labās lietas, kas viņiem ir. Un kad viņiem pēkšņi tiek dota iespēja doties kaut kur citur, viņi jautā, kur gan lai es dodos? Black Breeze. Nāc pie saimnieka. Tagad es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, cik daudz skatījumu ir šiem video, bet šeit ir vairāk nekā 500 000 patīk. Šeit tev ir gandrīz 100 000 patīk. Šeit tev ir 50 000 patīk. Šeit tev ir vairāk nekā 1 000 000 patīk. Šeit tev ir 500 000 patīk. Šeit tev ir 750 patīk. Šeit tev ir 450 000 patīk. 250 000 patīk. Amerikāņi neapzinās, cik ļoti pasaule tiek mainīta. Priekšstats par Ameriku tiek mainīta tikai šī lielā notikuma dēļ. Tagad mēs dodamies uz Dallas, uz Anglijas spēli. Rīt mēs brauksim uz Oklahoma City. Pēc tam nākamajā dienā uz Bransonu un Missouri. Un tad mēs brauksim pāri uz Nashville. Tāpēc rakstiet komentāros, kuras vietas jūs apmeklējat. Esmu brits Amerikā, un šī vieta ir pilnīgi traka. Ukīs te ir kādi 60 dažādi degvielas uzpildes sūkņi. Iemesls, kāpēc man šī tendence patīk daudz vairāk nekā jūs varētu domāt, pat ja es neesmu no Amerikas, ir tas, ka ir tik pārsteidzoši redzēt, kā cilvēki var iestrēgt savās problēmās un bailēs no lietām, kas notiek viņu pašu sabiedrībā. Bet, kad kāds ierodas ar citām acīm no citas vietas, viņš patiešām var ieraudzīt un novērtēt to, kas notiek. Ir tik sirdi plosoši domāt, cik daudzi cilvēki uzskata, ka viņiem ir jāienīst valsts, kas patiesībā viņiem piedāvā tik daudz laba. Vai viss ir tikai par ēdienu porcijām? Pilnīgi noteikti nē. Ir vēl ļoti daudz citu lietu, kas padara sabiedrību par lielisku vietu, kur būt. Bet brīvība, tīrība un plašums tik daudzās dažādās vietās visā Amerikā. Protams, mēs nerunājam par pilnīgi visām vietām. Tas ir kaut kas, ko amerikāņiem vajadzētu novērtēt, cienīt un saprast, ka nav svarīgi, cik daudz mēdī visu laiku runā par to, cik viss ir slikti. Cilvēki no citām valstīm spēj saskatīt patieso patiesību. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.